Ceļojot pa Latviju, tās pierobežā varam redzēt daudzus skaistus un neparastus dievnamus, kas atklāja pārsteidzošus vēstures stāstus. Atskatoties pagātnē, šajos dievnamos arī šodien varam redzēt, sajust un piedzīvot to sakrālo mantojumu, ko ir nodevušas iepriekšējās paudzes un valdnieki, kas saimniekoja pār šīm zemēm. 5. sērija – skanošie Latvijas dievnami Zemgalē, Skaistkalne un Budberga. Jezuītu ordeņa celtā Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca Zemgalē ir izcilākais agrā baroka stila arhitektūras piemineklis. Vēl 18. gadsimta sākumā baznīca bija lielākais un greznākais katoļu dievnams Latvijā, kas arī šodien īpaši izceļas kopējā ainavā. Kādreiz šī bija Kurzemes hercogistes robeža ar Polijas Lietuvas karalisti. Un tieši tāpēc ir jāuzdod sev jautājums, kāpēc šajā vietā atrodas tik grandioza katoļu baznīca. Tad, kad Kurzemes hercogiste bija atkarīga no Polijas karaļa, un būtībā Polijas karaliste bija feudālais seniors Kurzemes hercogistei, tad arī Kurzemes hercogam vajadzēja izrādīt zināmu labvēlību un iecietību pret katolicismu. Un tādējādi no 17. gadsimta 30. 40. gadiem Kurzemē sāka ienākt jezuīti, katoļu sludinātāji, vācu muižnieki, jau luteriskie, sāka precēt katoļu aristokrātu sievas. Daudzi kādreizējie pārliecinātie luterāņi kļūst par katoļiem. Un lūk, te jau parādās tāda savu veida divvaldība, bet mēs apzināmies to, ka uz Polijas, Lietuvas un Kurzemes hercogistes robežas šai lielajai, milzīgajai baznīcai, kurai sākotnēji, kad viņa tika uzcelta šādā jau mūra baznīcas veidā 1690. gados, bet nevis vienā gadā, bet tas aizņem veselu 10 gadi no 1692. līdz pat 1700. gadu sākumam. Viņai ir 2 milzīgi barokāli torņi, tiek ieplānots klosteris ar milzīgu korpusu un 2 torņiem galā. Šeit ir paredzēta būtībā pilnīgi tāda misijas rezidence, apzinoties to, ka jezuītus tomēr luterāņi pārāk nemīl. Un tomēr, ņemot pa paraugu to, ka Austrija, Polija, šīs te katoliskās zemes, arī Bavārija, visas viņas ir kontaktā ar Itāliju. Tie ir tie, ar kuriem mēs varam teikt, ir kultūras kontaktu ceļā ienākusi ideja par milzīgas 2 torņu baznīcas būvi šeit pierobežā. Tieši kā tādam kultūra politikas un reliģiskās politikas centram. Un šāds centrs arī izveidojās un viņš nostiprinās. It īpaši pēc tam, kad Kurzemes hercogistes galvaspilsēta Jelgava apzinās, ka tur jezuīti nav vēlami. Un viņi tiek izsūtīti ārā, un šeit Skaistkalnē viņi atrod savu palikšanas vietu, izveido skolu, tātad šeit ir garīgais seminārs. Un lūk, tiek domāts par šo ideoloģisko pārvaldonību šī Daugavas kreisajā krastā. Pirmā no koka celtā baznīca Skaistkalnē uzbūvēta 1658. gadā. Tās rašanos saist ar kādu leģendu par Skaistkalnes muižas īpašnieku Johanu von Bergu Karmelu. It kā viens no šīs dzimtas, kā saka, vadošajiem muižniekiem ir zaudējis redzi un apsolījis, kā teikt, Dievam darīt tīkamu darbu, uzcelt baznīcu, ja viņam izdotos redzi atgūt. Jezuītu priesteri, kuru vidū ir mediķi, zālīšu pārzinātāji, spēja viņam redzi uzlabot. Vai atdot pilnībā, to ir grūti pateikt. Bet Bergu dzimtas pēcteči ir tie, kuri gādā par to, lai tiktu piesaistīti finansējums, lai tiktu atrasti sponsori. Un, protams, ka nāk talkā arī šīs jezuītu kā tādas reliģiskas kongregācijas sakari, līdzekļi līdz pat Austrijai, kad arī austriešu pāteri, jezuītu sludinātāji atnāk strādāt uz šejieni, un viņi arī atved līdzi sev, kā teikt, citus sponsorus, kas dod iespēju šādai baznīcai pacelties. Skaistkalnes baznīca ir viena no lielākajām un krāšņākajām Latvijas lauku baznīcām. Jāpiemina, ka arī vēstures gaitā tā kļuva par sava veida pāraugu veselai virknei vēlāk celto Latgales katoļu baznīcu. Arī baznīcas iekštelpas ir Latvijai unikāls itāliskā baroka piemērs. Domājot par to, ar ko izceļās šī baznīcas iekštelpu arhitektūra, mums ir jāsaskata, ka šajā 3 jomu baznīcā, kur vidējais joms ārkārtīgi skaisti un augstu paceļās pāri baznīcēnu galvām un dod iespēju ievietot viņā ārkārtīgi tādu magnificento, milzīgi lielo altāri, vienu no visaugstākajiem koku
griezuma altāriem Latvijā. Mēs ieraugām to, ka griesti ir dekorēti ar stuka rozetēm, ar stuka akantu kompozīcijām. Un šajā te stuka rotājumā mēs ieraugām to, ka Polijas, Lietuvas karaliste, kā varbūt tilts, bet varbūt arī tieši kā amatnieku piegādātāja zeme, bija tā, kas varēja šeit pāri robežai dot kādus Kauņas vai Viļņas vai varbūt kādu citu reģionu amatniekus, kuri klostera robežās nodarbojās arī ar baznīcas izdaiļošanu. Par šo altāru domājot kā par tādu scenogrāfisku un arī ar dramaturģiju, dievkalpojuma tādu inscenējumu veidoto efektu, mēs varam atcerēties, ka baroka baznīcās vienmēr īpašu lomu spēlēja gaisma. Un tā kā lūkojoties uz augšu, mēs jūtam, ka gaisma no augšas un arī tur, kur dievmātei aiz muguras šobrīd ir dēļu tās kā klājums, kā niša, to atverot vaļā, ienāk iekšā tieši rīta dievkalpojumā, rīta mesē austošās saules gaisma. Un tā ir tā žilbinošā gaismas efekta izmantošana, kas ļoti bieži katoļu baznīcās tiek eksploatēta, lai tieši īpaši, kāpinātu cilvēku emocijas un veidotu viņos reliģisko pārdzīvojumu. To, ka šim altārim tieši visi 17. 18. gadsimta mijai raksturīgie kogriezuma elementi, akantu lapas, augļi, spirāles atrodas tādā ļoti bagātīgā kompozīcijā. Tas tiešām apliecina, ka pie tā ir strādājuši augstas kvalitātes meistari, bet kuru vārdus, diemžēl, mēs nezinām, un arī ar šī altāra kogriezēju rokrakstu mēs nesastopamies citās Latvijas baznīcās. Tā kā mēs varam tomēr pieņemt, ka šeit pārrobežā ir notikusi meistaru migrācija no Polijas, Lietuvas karalistes uz Kurzemes hercogisti, un to ir veicinājuši tieši jezuītu kultūras kontakti. Skaistkalne var lepoties ar greznākajiem baroka baznīcēnu soliem Latvijā. Un, protams, ka šie ozola koka soli ar ļoti grezniem akanta vijumiem, spirālēm, katram solam individualizētu lapu, tādu vīnstīgu un ozola zīļu un ozola lapu vijumiem parāda to, cik ir bijusi liela vērība piegriezta arī tādai detaļai, lai draudze justos šajos solos kā izredzētie cilvēki. Un, protams, kad ar šādiem soliem saglabājoties līdz mūsu dienām, mēs varam teikt, ir ļoti bagātināta Latvijas baroka kultūra. Atnākot līdz kancelei, mēs varam teikt, ka tieši tāpat kā altārs, arī kancele ir mums viens Latvijas baroka kultūras meistardarbs. Kanceli balsta Svētā Barbara, kurai arī šīs baznīcas vēsturē un viņas, kā teikt, ikonogrāfiskajā kompozīcijā jezuītu priesteri ir mācējuši atrast īpašu skaidrojumu. Savukārt augšā kanceles tajā podija daļā, kurā atrodas priesteris uzkāpjot augšā, mēs redzam Kristu. Akantu lapas, skaistas spirāles, palmu zari un beigās kanceles uzejā divas karietīdes kā eņģeļi ļauj mācītājiem ienākt šajā brīnišķīgajā mēbelē, sagatavo visu dievkalpojumu tādam svētku noskaņojumam. Jāatzīmē, ka līdz ar baznīcas būvniecību tās pagrabos jau sākotnēji ir paredzētas abedījuma vietas, kur arī mūsdienās adusas daudzi katoļticīgie Kurzemes un Vidzemes aristokrāti. Šajos abedījumos, kurus varbūt šodien mēs nespējam identificēt, kas tieši kurā sarkofāgā guļ, ir abedīts šīs baznīcas lielākais sponsors Vīnes pāters Šturms. Šeit ir noteikti abedīti vairāki Karmelu de Bergu dzimtas piederīgie. Šeit varētu būt abedīti arī vairāki priesteri, kas ir kalpojuši šajā baznīcā, un droši vien kādā no katakombas atsevišķiem nodalījumiem varētu būt arī šeit klosterī darbojušies mūki. Neparasts stāsts saistās ar dievnama ērģelēm, kas ir vēl senāks par pašu baznīcu. To ir būvējis Kurzemes ērģeļu būvētājs Kornēlijs Rāneus. Tas ir 17. gadsimta beigā, 18. gadsimta sākuma instruments. Tam arī ir diezgan krāšņi reģistri, kaut gan tas ir tikai viena manuāla instruments bez pedāļa, bet arī skanējums ir ļoti brīnišķīgs un reģistru dažādība ir diezgan liela. Vecais instruments ir ļoti sens, jo viņš ir ievests jau savā laikā kā pagaida instruments, jo cerēja jezuīti, ka būvēs lielu šo mūzikas instrumentu. Un kā jau latviešiem ir tāds skaists teiciens, pagaida lietas ir vismūžīgākās lietas. Un arī šīs ērģeles, kas jau ir senāks nekā šī pati baznīca, diemžēl vēl kalpo līdz šodienai, bet par to mēs varam būt lepni, jo viņas ir viens no agrīnā romantiskā baroka instrumentiem, kas dabiski prasa lielu remontu un lielu aprūpi. Un es ceru, ka
viņa nav mūsu prioritāte šodien instruments, jo ir prioritāte ķirmi, altāri, viss, kas iet šobrīd, ir tādā katastrofālā stāvoklī. Un tad, kad tas viss būs sakārtots, mēs ķersimies pie ērģelēm. Šobrīd Bats draudze ir iegādājusies lielās digitālās koncertzāļu ērģeles, un līdz ar to tas ir tas, pēc kā mēs arī ilgotos, lai arī būtu šīs vecās ērģeles būtu spēcīgas, jaudīgas un tādas iedvesmošas. Šodien Skaistkalns dievnams piedzīvo savu atzimšanu. Šī vieta ir kļuvusi par svētvietu, kas šovasar atguva arī tās torņus, kuri tika nopostīti Otrā pasaules kara laikā. Vispirms jāpateicas brīnišķīgam priesterim Hendrikam Tropam, kurš pēc kara ir pirmais, kas strādā pie tā, lai atjaunotu baznīcas ēku. Un viņi, par ko mēs šodien joprojām esam lemti, tas ir šis baroka oriģinālais interjers iekšā, bet viņa prioritāte un viņa spēkos nebija vairs tajā laikā uzlikt torņus. Bet es zinu, kurš bērnības visu laiku bija kāds priesteris, kurš tika nemitīgi nozīmēts vai nominēts par prāves, kurš ļoti izteica vēlēšanos, lai atkal šeit būtu šie torņi. Bet vienmēr bija kavēkļi vai situācijas vai notikumi, pretestība, un šie torņi nebija uzcelti. Un noteikti varētu teikt, gandrīz pagājuši turpat 80 gadi, kopš mums kopīgiem spēkiem tas ir izdevies atlikt atpakaļ šos torņus. Un šeit gribu pateikt paldies Imantam Lansmanim, jo sākumā mēs bijām tādi bailīgi, jo vēstures laikā torņi mainās vairāk kārtīgi, viņi tiek lēnām samazināti, un Imants Lansmanis izdarīja tādu īpašu šoku terapiju, kas pēc, ziniet, neatjaunojam vecos kroplos torņus, taisam tos torņus, kas bija pašā sākumā. Un paldies viņam un arī valsts pieminekļu pārvaldei, kur nāca arī ļoti pretī, ka varējām atjaunot torņus pilnībā tādus, kādi viņi izskaties jau kopš baznīcas celšanas sākuma. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Tas ne tikai tāpēc, ka viena no baznīcām, kas sakot, dabū to atjaunotni un torņus, bet ka tas ir arī tāds dievmātes sanktuārijas. Tas nozīmē tāda dievmātes godināšanas vieta, un tā vieta vēl ir saistīta arī ar mūsu ģimenēm. Tas nozīmē, ka mēs viņu saucam arī par ģimeņu karalienes svētnīcu. Un es domāju, ka laikam nesāks neviens strīdēties par to, ka ģimenes ir tik ļoti liela vērtība gan katra cilvēka dzīvē, gan arī tautas dzīvē un baznīcas dzīvē. Un līdz ar to arī šo tādu svētnīcu sakopt, tas ir brīnišķīga lieta. Un tā nav tikai tāda materiāla lieta, bet katram jau ir arī patīkami redzēt savu svētnīcu tādu sakoptu un svinīgu. Skaistkalnes baznīca šodien piesaista daudzus ceļotājus. Dievnams ir atvērts ikdienas līdz pat 2:00 naktī. Šeit notiek aizlūgumi, svētās mises, un baznīca turpina savu misiju kalpot Dievam par godu. Budbergas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagasta Budbergā. Baznīca ir vietējas nozīmes 19. gadsimta vidus arhitektūras piemineklis. Budbergas Svētā Pāvila luterāņu baznīca, kā vēsta uzraksts virs baznīcas durvīm 1865–66, tieši tajā laikā ir celta, kad Latvijā daudzās vietās ceļ sarkanu ķieģeļu baznīcas, un sarkanu ķieģeļu mode apzīmē interesi par viduslaikiem. Un kādā veidā arī luterāņu baznīca parāda, ka viņas sākotne varētu būt tajā laikā, kad modē bija tādas viduslaiku formas, kas 19. gadsimtā atzimst. Un, protams, ka laukos nevar būt tik krāšņa baznīca kā Rīgas vecā Ģertrūde, vai mēs nevaram viņu salīdzināt ar Viļānu katoļu divtorņu baznīcu vai Rēzeknes sarkano baznīcu, bet šeit ir lauku māls, te ir zemgales māls un muižnieka ceplī, ķieģeļu ceplī apdedzināts, iegūst to kvalitāti, lai kārtīgi mūrnieki spētu no viņa darināt neogotiskas formas, smailu torni, skaistas dzegas, interesantus ierāmējumus vai pat medaljonus vai kādas dekoratīvas joslas. Un atgādinājumam par viduslaikiem baznīcas sienas dekorē kontraforsi, tādi papildus
tā kā stabi un smailo arku logi, un arī tieši tāpat atbilstoši baznīcas ārējai arhitektūrai, mēs varam teikt, pilnīga sintēze ar viņu ir arī interjers, altāris, kancele, erģeļu balkons, erģeļu prospekts parāda to, cik Zemgales laukos varēja būt lieliska kvalitāte, kurā meistari varēja tikt tiešām atrasti kā robežai Lietuvas pusē, tā varbūt arī Latvijas pusē. Līdz valstu robežu regulēšanai no 1921. līdz 1927. gadam Budberga atradās Lietuvā. Un tad, kad pēc 27. gada mainās robežas, vēl kādu laiku šī vieta nes sevi lietuvisko nosaukumu Paņemūne. Mēs ieraugot šo te altāri, kanceli, redzam uzreiz, ka te ir darbojušies lauku galdnieki, kuri ir pazinuši pilsētas kultūru, pilsētas stilus, jo viņi visi strādāja pēc paraugu grāmatām, kurā varēja redzēt, kā taisīt mēbelēm pildiņus, kā veidot durvis, kā taisīt portālus. Un beigās mēs esam nonākuši pie tā, ka lauku vidē, šeit Budbergas Luterāņu baznīcā, ir ļoti perfekts lauku galdnieku darbs, kur šie lauku galdnieki tieši tāpatās varēja atrasties Jelgavā vai varēja atrasties Bauskā, vai varbūt tikpat labi arī Lietuvas pusē. Pievērsiet uzmanību altāra gleznai. Tā sižets ir Jēzus glābi neticīgo Pēteri, ja patiesību sakot, šo gleznu dažkārt mēdz saukt palīdzi man. Šajā baznīcā Otrā pasaules kara laikā ir trāpījuši vairāk šāviņi. Ārā baznīcā var redzēt daudzas ložu caurumus, un arī gleznai. Kreisajā pusē Pēterim aiz muguras jūs redzat lodes izšautu caurumu, un, protams, kad varbūt arī Mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļas studenti un pasniedzēji var nākt talkā, lai šo te caurumu aizlāpītu, un glezna būs atkal kā jauna. Bet šai gleznai ir tieši tāds pats mūžs kā altārim, atrasties šeit no 1800. gadu otrās puses. Kā daudz viet Latvijā, arī Budbergas dievnams cieta Otrā pasaules kara laikā. Taču dievkalpojumi šajā vietā nekad nav tikuši pārtraukti. Zuda daudzas baznīcas vērtības, kas pamazām tiek atjaunotas. Kara laikā tika zaudētas ērģeles, viņas tika sabojātas. Ērģelēs 13. gadā viņas restaurēja, atrada kara laika lādiņus, tās ķembas. Tika saspridzināts baznīcas tornis, un baznīcas torni 2022. gada lieldienās iesvētīja, jo baznīcas torni ar lada atbalstu atjaunojām. Tādā vēsturiskā izskatā, kā bija pirmskara periodā. Atjaunotas ir arī baznīcas ērģeles, kas nu ir atguvušas savu brīnišķo skanējumu. Ērģeles ir 1872. gada meistara Augusta Mārtina būvētas. Tas ir otrās ērģeles Latvijā, uz kurām ir atstāta viņa tāda kā firmas zīme, un to mēs varam tepat pie durvīm. Uz šīm durvīm redzēt, tas ir tikai 2 ērģelēm Latvijā. Tā vēsture bija bēdīga tā ziņā, ka 45. gadā Krievu zaldāti viņas vienkārši izdemolēja. Izrāva ārā cinka stabules, domādam, ka to var pārdot vai pārkausēt vai nezinu ko. Draudzes priekšnieks, esot gauži raudādams, atnācis mājās un stāstījis, kā te ir ar tām nabaga ērģelēm. Nu, tādā stāvoklī tās ērģeles stāvēja līdz 2013. gadam. Un tad es vienreiz atvedu uz šeien savu draugu, vācu mācītāju, vēstures zinātņu doktoru, Bernhardu Bonhofu. Viņam ir daudzas publikācijas, arī daudz grāmatas, internetā var viņu atrast. Un viens no viņa hobijiem ir arī ērģeles. Viņš ir ērģeļu eksperts, viņš par ērģelēm uzrakstījis kādas grāmatas. Un es viņam vaicāju, vai tu gribi uzkāpt un apskatīties, kas tur ir. Nu, viņš uzkāpja augšā, viņš attaisa vaļā viens durvis, kuras es nemaz nezināju, ka var atvērt. Viņš ieiet iekšā, paņem vienu stabuli, iepūš tai stabulē un saka, Juri, tev te viss ir, vajag atjaunot. Es palīdzēšu. Un tā aizsākās ērģeļu restaurācija. Sākumā gan draudze neticēja, vai tas viss ir iespējams, taču pateicoties mācītāja un viņa vācu drauga Bernharda Bonhofa iniciatīvai, mērķis tika īstenots. Nu jā, un ērģeles, gada laikā viņas tika atjaunotas, stabulas, tas, kas iztrūka, tas tika atgādāts no Vācijas. Es esmu ļoti apmierināts ar šo ērģeļu skaņu. Es kā bijušais skaņu režisors varu droši teikt, ka tas nav tādu vienkāršu vērtējumu. Es tiešām dzirdu, ka viņas skan labi, jā, un patīkam tā skaņa ir. Nu, lielāko naudas daļu šīm ērģelēm arī ir noziedojis mans draugs, mācītājs Bernhards Bonhofs.
Novērtējot Budbergas Svētā Pāvila Luterāņu baznīcas unikālo ērģeļu skanējumu un tā vēsturi, 8. ērģeļu svētku Latvija ērģeļu zeme ietvaros šajā vasarā Dievnamā norisinājās koncerts Klusā lūkšana, kur koncertēja ērģelniece Ilona Birģele, soprāns Anete Viļuma un čelliste Inite Malnača. Instrumentiņš ir neliels, kā jūs redzat, ar vienu manuāli un ar pedāli. Tātad var spēlēt ar kājām. Šīm ērģelēm ir mehāniskā traktūra un 6 reģistri. Tas salīdzinoši ar citām ērģelēm nav daudz, bet tomēr šai baznīcai diezgan piemēroti, un šīs ērģeles ir gana skanīgas. Ja izvelk visus reģistrus, tad var dzirdēt diezgan pilnskanīgu skanējumu. Lūk, un es domāju, ka dievkalpojuma vajadzībām šie reģistri ir ļoti piemēroti. Te var atrast gan flautas, ir viens stīgu reģistriņš, gamba. Var šeit arī spēlēt skaņdarbus, kas ir piemēroti tieši šīm ērģelēm. Budbergas Svētā Pāvila evaņģēliska luteriskā baznīca brīnumainā kārtā ir spējusi saglabāt daudzus sakrālās mākslas priekšmetus. Baznīcas griestus virs vidējās ejas rotā 2 brīnišķīgas neogotiskas lustras. Arī tās ir baronu dāvinājums 19. gadsimta 70. gados, un viss ansamblis iegūst pilnīgu saskaņu. Redzam, ka lustras arī šodien nav elektrificētas, un tas rada šo romantisko noskaņu, kad dabīgas sveces deg šajā telpā. Šodien baznīcas draudze turpina darbu pie dievnama atjaunošanas un sakārtošanas darbiem. Draudze faktiski uz papīra, ja mēs tā varam teikt, uz papīra, viņi ir apmēram ap 50 cilvēki, un tie visi ir ļoti lieli savas draudzes un šīs vietas patrioti. Un tā vēsture ir tāda, ka te ir vairākas ģimenes, kas ir dibinājušas to draudzi no pašiem baznīcas celšanas pirmsākumiem, un šie pēcteči tad arī šeit pulcējās, un viņi te arī no ārzemēm brauc, krista bērnus šeit un laulājās un tā tālāk. Tā kā mēs jau te darbojamies kaut gan neliels skaits, bet tāds diezgan radošs un ar jaunām idejām. Un tas ir arī apmēram gribās saglabāt piemiņu no iepriekšējām paudzēm. Un kā jau teicu, par tiem projektiem, ko mēs arī dabonam no Eiropas Savienības, tos mēs arī turpinām ieguldīt liederīgi un arī turpinām arī darboties uz nākamajiem projektiem. Arī katram ceļotājam dievnams ir atvērts, iepriekš gan vizīti jāpiesaka. Dievkalpojumi notiek reizi mēnesī, un neskatoties uz to, ka baznīca šodien atrodas tālu no lielajiem pilsētas centriem, draudze regulāri rīko īpašus pasākumus, lai ik viens šeit var ienākt, redzēt un piedzīvot gan dievnama atmosfēru, gan tajā redzamās sakrālās mākslas vērtības.